Kā jums patika pēdējā etnieta sacīkste Japānā? Ok, bet ja nu es teiktu, ka nākamā sacīkste būs daudz interesantāka, tātad kāpēc sacīkste Bahreinas trasē būs labāka? Šī viena no modernās paaudzes Hermana Tilkes speciāli būvētajām trasēm. Tā ir gana plata, lai F1 tur vēl joprojām varētu ietilpt, un ne tikai viena, bet divas kā minimums. Ir vairākas taisnes pēc kārtas ar asiem līkumiem pa vidu, kaut kādi līkloči pa vidu, lai braucēji neaizmieg, un tur ir arī kaut kāda liela ēka. Trūks tikai tas viens līkums, kas viņam kādu brīdi bija mīļākais līkums. Tā kā aplis, bet ar stūriem pa vidu. Un kā jau teicu, vairākas taisnes, tas nozīmē vairākas DRS zonas. Šī brīža F1 problēma ir tas, ka jo tuvāk tu brauc kādai priekšā esošai mašīnai, jo grūtāk tev īstenībā ir turpināt turēties līdzi. Tā kā, lai vai kā negribētos to teikt, pagaidām DRS palīdz veikt šo apdzīšanu līdz galam. Nu, un, protams, tā ir arī vakara sacīkte Bahreinā. Gan viņiem, gan mums. Tātad, ko tas viss kopā nozīmē? Tas nozīmē, ka pat tad, ja McLaren nesavalk visus galus kopā kvalifikācijā, tad viņiem vismaz sacīkstē būs vieglāk tikt līdz pirmajai vietai atpakaļ, ja viņi to sev atkal nenočakarēs. Verstappen tagad ir unikālā formā. Red Bull plāns ir mēģināt viņu noturēt pēc iespējas tuvāk McLareniem līdz 9. posmam Spānijā, kas ir brīdis, kad tiek mainīti noteikumi par ļangadējiem antispārniem. Mercedes ir ieguvuši jaunu dzīvību, viņi arī kaut kur turpat tusē. Ferrari potenciāls ir, bet viņi vēl projām mēģina saprast, kā sagatavot savu formulu sacīkstei. Tā ir tā detaļa, kas viņu sadala no top 3. Un tad aizlielā četrnieka divi lielākie konkurenti par punktiem izskatās, ka varēs būt VKR, kas viņi tagad ir? Racing Bulls un Williams. Williams, Bet kas jūsuprāt notiks sacīkstē? Kurš uzvarēs? Izskatās, ka katra sacīkste var būt svarīga un intriga var palikt ilgi.